Latvijas Veselības un sociālās aprūpes arotbiedrība un ģimenes ārstu asociācija gatavojas protestu akcijām. Mediķi uzskata, ka nepieciešams aizstāvēt iedzīvotāju vienlīdzīgas tiesības uz veselības pakalpojumu saņemšanu. Līdzekļu veselības aprūpei nepietiek. Tas notiek tāpēc, ka valsts budžetā paredzēts, ka veselības nozarei tiek atvēlēts tikai 9,9% no IKP. Vidēji Eiropā šis skaitlis ir 2 reizes lielāks. Slimnīcas ir spiestas parakstīt līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu. Pretējā gadījumā iestādes riskē palikt vispār bez finansējuma. No tā rodas garās rindas un lielas pacientu iemaksas. Protams, zemes mediķu darba algas, tāpēc daudzi ārsti diemžēl dodas prom uz ārzemēm. Pēdējo nedēļu laikā finansējuma tēma tika aktīvi apspriesta dažādos līmeņos, tā skaitā Eiropas līmenī. Mēs tikko iepazināmies ar Eiropas komisijas ziņojumu par Latviju, kur tiek vērtēta situācija, tā skaitā veselības aprūpē. Tur skaidri teikts, ka lielākais iemesls, kāpēc medicīna nav pieejama visiem iedzīvotājiem, ir finansējuma trūkums. Ja šo problēmu atrisināt, tad arī situācija uzlabosies. Nesen veselības ministrs Guntis Belēvičs tikās ar Saeimas koalīcijas pārstāvjiem. Mēs ļoti daudz jautājumus uzdevām gan par to, ka faktiski šie solījumi, ka zāļu cenas paliks lētākas un visi šie viņi nav piepildījušies. Kā mēs šobrīd redzam, tad mūs arī izbrīnīja tas un mēs negatīvi attiecamies pret faktu, ka reģionālajām slimnīcām tiek samazināts finansējums. Tas nozīmē to, ka cilvēkiem, kas dzīvo reģionos, viņiem samazinās arī iespējas saņemt šos te pakalpojumus. Mēs tādas bažas paudām. Un tieši tāpēc mēs šos jautājumus esam pieteikuši arī koalīcijas padomē. Vakardien norisinājās koalīcijas padome, izdiskutējām, un mēs šobrīd pastiprinātu uzmanību veltam arī veselības nozarei. Protams, lielajos jautājumos runājot, mūs ļoti satrauc kopējais stāvoklis ar veselības budžetu. Mēs arī runājam par obligāto veselības apdrošināšanas ieviešanu. Tad, kad bija finanšu ministrs Jānis Reirs, tad viņš arī jau priekšsagatavošanās tādus darbus veids, lai šādu iniciatīvu varētu realizēt. Šobrīd, cik man zināms, tad strauju virzību šajā jautājumā nav. Līdz ar to es domāju, ka veselības ministram ļoti būtu jāpacenšas, lai viņš spētu izpildīt vēlētājiem dotos solījumus un arī mēģināt respektēt to, ko mēs sakam, kas ir mūsu prioritātes un kas nepieciešams. Par to, ka veselības aprūpē ir nopietnas problēmas un mediķi gatavojas rīkot piketu, tika runāts arī arotbiedrības tikšanās laikā ar valsts prezidentu. Raimonds Vējonis nākamnedēļ plāno rīkot tikšanos ar veselības ministru, kuras laikā tiks apspriestas aktuālās problēmas. Marija Andrieva, Vladislavs Karjakins, Aleksejs Ivanovs, Dautkom TV.